Šobrīd es atrodos sliktā pamestā sacīkšu trasē, un tieši šeit notika Zibens Makvīna avārija. Noskatīsimies video no sacīkstēm. Ak, Dievs! Makvīns piedzīvoja spēcīgu triecienu un aizlidoja prom no sacīkšu trases. Tātad mums jāmeklē mežā, kas atrodas netālu no sacīkšu trases. Tā mēs varēsim saprast, vai Zibens Makvīns ir šeit, un varbūt viņam vajadzīga mūsu palīdzība. Aiziet! Skaties, tur kaut kas ir! Ak, Dievs, jā! Turpat atrodas kaut kas sarkans, bet kas tas ir? Ak, Dievs! Tas ir aizmugurējais spoileris, un tur rakstīts Rust Ease. Tā ir daļa no Zibens Makvīna. Paskaties uz to attēlu. Šis ir tieši tāds pats, bet paskaties, te tas ir saliekts, tas ir nedaudz bojāts un visur ir skrāpējumi. Tas nozīmē, ka trieciens bija tiešām spēcīgs. Tātad viss šis šķiet ir patiess. Īstais Zibens Makvīns bija šeit. Vai varbūt viņš joprojām ir kaut kur tajā mežā? Tāpēc turpināsim meklēt. Šī ir tikai viena daļa no Zibens Makvīna. Varbūt mežā ir vēl kas vairāk. Hei, paskaties! Es domāju izmantot savu metāla detektoru, bet es varu redzēt ar acīm. Un tas izskatās pēc karoga. Kā sacīkšu karogs? Jā, ak, mans Dievs. Rūsa ir easy kā ar motora pārseks. Ak, mans Dievs. Tas ir neticami. Šis ir īsts Lightning McQueen motora pārseks. Trieciens bija tik spēcīgs, ka viņš zaudēja gan aizmuguri, gan priekšu. Jā, šis motora pārseks patiesībā ir ļoti smags atradums. Bet es joprojām nezinu. Vai tas bija īsts Makvīns vai kaut kāds viltots? Es nezinu, mums vajag dabūt vēl detaļas. Mums jānoskaidro, kur atrodas visa mašīna. Un man ir ideja, kā to izdarīt. Un tieši tagad mēs varam izmantot lidojošu dronu, lai atrastu Zibens Makvīnu. Visu mašīnu, ne tikai spoileri vai motora pārsegu. Un varbūt mēs varam viņam palīdzēt. Lidosim debesīs. Atradīsim Zibens Makvīnu. Tagad mans drons ir pietiekami augstu. Mēs varam redzēt pamestu sacīkšu stadionu. Un tas ir mežs, kur mēs atrodamies. Skaties, mums vajadzētu būt kaut kur šeit. Mums jāatrod Zibens Makvīns, izmantojot manu lidojošo dronu. Un es kaut ko redzu. Hei, tā ir mašīna. Tā noteikti ir viena no mašīnām. Vai tas ir Zibens Makvīns vai nē? Pielidosim tuvāk, lai noskaidrotu. Nē, tas nav Zibens Makvīns, tas ir metrs. Metrs no automašīnām. Mums jāskrien tajā virzienā, lai viņu atrastu un pajautātu, kur ir Zibens Makvīns. Labi, nolaidīsim dronu. Un turpināsim mūsu piedzīvojumu. Mums jāatrod metrs un tad jāatrod Zibens Makvīns. Iesim! Mums jāatrod metrs. Viņš izskatās šādi, tātad mēs noteikti viņu atradīsim. Bet kas tas ir? Kaut kas zaļš tieši šeit. Un tas nav Zibens Makvīna daļa, vai arī ne metra daļa, kur mēs meklējam. Ak, mans Dievs, puiši! Šīs ir automašīnas durvis. Un ja es nekļūdos, šī mašīna pieder Čiko Fiksam. Viņš izskatās šādi. Tas ir vēl viens varonis no mašīnām. Makvīns nebija vienīgais, kurš tika savainots avārijā uz sacīkšu apļa. Ak, mans Dievs, liksim to augšā! Pagaid, ko? Ak, mans Dievs, ko? Tas ir virzuļa kauss. Visnozīmīgākā balva, kuru tu vari iegūt tikai tad, ja uzvarēsi visu čempionātu. Tātad visas mašīnas, visi varoņi no filmas Mašīnas, piemēram, Čiko Fiks, Zibens Makvīns, viņi visi sapņo par šo auto. Puiši, bet patiesībā uzrakstiet komentāros, kurš ir jūsu mīļākais varonis. Vai jums patīk Zibens Makvīns, Materis, vai varbūt Čiko Hiks ir jūsu mīļākais? Uzrakstiet komentāros, jo man visvairāk patīk Zibens Makvīns. Un patiesībā mums viņš ir jāatrod. Tātad aiziet! Šobrīd mums jākoncentrējas uz Zibens Makvīna meklēšanu, bet Materis ir pirmais, jo viņš bija kaut kur tuvumā. Bet paskaties, tas izskatās pēc vēl viena atraduma. Tātad tas ir automašīnas motora pārseks. Ak, mans Dievs, jā, tas ir Čiko Hiksa automašīnas motora pārseks, un viņam ir viņa slavenie ūsas.
Ak, mans Dievs, tātad Zibens Makvīns piedalījās tajās sacīkstēs kopā ar Čiko Hiksu. Varbūt viņi sacentās viens ar otru, un varbūt arī viņi bija avārijas iemesls. Tātad tagad mums jāmeklē visur. Mums jāmeklē Zibens Makvīns, Čiko Hiks un Metrs. Viņiem jābūt kaut kur tuvumā. Tātad ejam, puiši, ejam, aiziet! Es redzu kaut ko tieši uz koka. Ak, mans Dievs! Tas ir luksofors, kas nokritis tieši uz koka no stieņa augšas. Zibens Makvīns, jo uz tā ir numurs 85. Viņam ir tieši tāds pats luksofors. Tas nozīmē, ka trieciens pēc Makvīna avārijas sacīkšu trasē bija tik spēcīgs. Tāpēc viņa luksofors aizlidoja un piezemējās tieši tajā kokā. Tas nozīmē, ka viņam noteikti ir nepieciešama mūsu palīdzība. Mums viņš jāatrod kaut kur tajā mežā un jāpalīdz Zibens Makvīnam. Hei, tā ir vēl viena detaļa. Jā, šis luksofors bija kaut kur šeit, un šī ir Zibens Makvīna priekšējā daļa, jo viņam šeit ir šī uzlīme. Ak, mans Dievs! Tas ir tik spilgts! Jā, šis ir oriģinālais Zibens no Zibens Makvīna. Labi, noliksim to malā. Bet tas noteikti ir daļa no Zibens Makvīna. Tāpat kā tā lieta. Tātad mēs virzamies pareizajā virzienā. Varbūt mums jāiet turp, lai atrastu vēl vairāk lietu, kas saistītas ar Zibeni Makvīnu. Un kur ir Metrs? Viņš arī bija kaut kur tur. Tātad ejam! Man šķiet, ka es kaut ko redzu. Kaut kāda zila detaļa tieši šeit, uz vecā koka. Pagaidi, kas tas ir? Es nekad neesmu redzējis tādu mašīnu. Bet tur rakstīts Dinuko Gino Company. Šī nav automašīnas detaļa. Šī ir daļa no Dainako ziņu helikoptera. Tam tā ir jādarbojas. Jā, es esmu helikoptera pilots. Piedod, es laikam uzliku tev pārāk daudz pienākumu. Bet, puiši, ja mēs šeit varam atrast daļu no ziņu helikoptera Dainako, kas patiešām izskatās tā, viņš arī bija filmā, es viņu tiešām redzēju. Tas nozīmē, ka arī viņš pēc avārijas saņēma triecienu. Varbūt avārija bija tik spēcīga, ka Zibens Makvīns aizlidoja tik augstu. Tātad viņš pieskārās helikopteram, un tāpēc tas bija nokritis tieši šeit. Šis trieciens pēc autoavārijas, ko piedzīvoja Zibens Makvīns, bija tiešām smags. Mums jāatrod Metrs, lai to noskaidrotu. Tātad Zibens Makvīnam joprojām ir nepieciešama mūsu palīdzība? Hei, paskaties, tur ir vēl viens atradums. Nē, es pazīstu to riteni. Tur rakstīts Lightyear, un tas ir sarkans. Tas ir oriģinālais Zibens Makvīna ritenis. Šeit ir zelta gredzeni un šeit sarkanais disks. Un paskaties uz Makvīna fotogrāfiju. Viņam ir tieši tādi paši autoriteņi. Tātad tagad es varu pieņemt, ka Makvīns vienkārši briesmīgi izjuka gabalos. Un tagad visi šie gabali mētājās tajā mežā pie sacīkšu trases. Puiši, man jāizglāb Makvīns, man viņam jāpalīdz, bet vispirms man viņš jāatrod. Un puiši, ja jūs vēl skatāties un ja vēlaties redzēt vēl šāda veida saturu, lūdzu abonējiet. Abonējiet jau tagad, tas ir ļoti svarīgi. Ja vēlaties, lai es palīdzētu Makvīnam un citiem varoņiem, lūdzu abonējiet jau tagad un neaizmirstiet nospiest patīt. Hei, es redzu Metru, tas ir Metrs no mašīnām. Jā, tas ir viņš. Puiši, skatieties, tas ir Metrs, tas ir īstais Metrs no mašīnām. Tas ir neticami, īstais Metrs no mašīnām. Tas ir traki, tas ir viņš. Skaties, tas ir īsts, tur rakstīts, ka tas ir Metrs. Ak, mans Dievs, sveiks, Metr! Es esmu tavs fans, es esmu mašīnu fans. Man visvairāk patīk Makvīns, bet man patīk arī Metrs. Viņam ir šis milzīgais āķis, lai vilktu mašīnas. Īsts, liels āķis, ar ko vilkt mašīnas no mašīnām. Viņam ir tik jaukas acis. Viņam ir šie oriģinālie zobi.
Bet kas tas ir, puiši? Paskatieties uz to lielo melno eļļas straipu. Noteikti tā ir eļļa. Un visa tā eļļa nāk no metera. Tas ir traki. Ak, Dievs! Puiši, es domāju, ka zinu iemeslu avārijai sacīkšu trasē, ko mēs redzējām iepriekš. Meters bija uz trases. Viņš brauca pa trasi un atstāja daudz melnu eļļas plankumu. Bet, kā jūs zinat, eļļas plankumi ir ļoti slideni. Tāpēc Makvīns un Čiko Hiks avarēja, jo viņi slīdēja un vēlreiz slīdēja uz eļļas plankuma. Ak, Dievs! Jā, metrs nav labākajā stāvoklī. Viņš vienmēr atstāja eļļas plankumus. Viņam nav motora pārsega. Bet vai tas ir īstais metrs? Kāpēc viņš nerunā? Vai viņš ir dzīvs vai kā? Hei, meter! Puiši, es to nevaru saprast. Mēs atradām īsto metru no mašīnām. Bet viņš nerunā. Mēs sapratām avārijas iemeslu trasē, sacīkšu trasē. Bet kāpēc viņš nerunā? Varbūt viņš nav dzīvs? Varbūt viņš nav īstais? Es nezinu. Iesim iekšā un pārbaudīsim. Jā, šis salons ir ļoti sliktā stāvoklī. Bet šķiet, ka tas ir metrs no mašīnām. Bet kāpēc gan nepamēģināt viņu iedarbināt un pabraukt? Kāpēc tu domā, ka tā ir laba ideja? Pamēģināsim. Tātad pamēģināsim iedarbināt un pabraukt ar īstu materu no mašīnām. Tas tiešām ir forši! Ak, mans Dievs! Šī automašīna ir patiešām sliktā stāvoklī. Bet tā darbojas. Tas ir tik labi un tik traki. Tas ir tik traki. Oh my gosh! Oh yeah! Kā jūs varējāt zināt, Maters ir profesionāls braucējs atpakaļgaitā, un šoreiz mēs arī izmēģinājām braukšanu atpakaļgaitā. Tātad kopumā tas ir traki. Mēs atradām daudz automašīnu detaļu, un mēs atradām īstu materu ar visām šīm skaistajām detaļām, un tas patiešām izskatās kā īsts oriģinālais materis no mašīnām. Bet ir viena slikta lieta – viņš nerunā. Tātad varbūt tas ir tāds kā viltots, kas patiesībā izskatās diezgan labi. Es nezinu, es gribu zināt jūsu domas. Tāpēc lūdzu uzrakstiet tās komentāros, draugi. Bet man jāturpina mana izmeklēšana. Mēģināsim savākt visas daļas, kuras mēs šodien atradām, un padomāsim, kā to izdarīt. Tas viss ir saistīts ar Zibens Makvīnu, lai saprastu, vai Zibens Makvīns bija oriģinālais vai viltotais, kā tas ir šajā gadījumā. Tātad atgriezīsimies. Es esmu savācis visas lietas, ko šodien atradu, un tās visas izskatās kā oriģinālās detaļas no Zibens Makvīna. Šīs aizmugurējais spoilers, uz kura rakstīts Rust Easy, oriģinālais sarkanais spoilers, noteikti izskatās kā daļa no Zibens Makvīna. Bet paskatīsimies uz šīm detaļām. Šī oriģinālā detaļa noteikti der šeit esošajam oriģinālajam ritenim. Jā, tie lieliski sader kopā. Un, protams, stipri bojāts, it kā apdedzis. Jā, paskaties uz tiem lielajiem melnajiem plankumiem. Varbūt tie ir radušies ugunsgrēka dēļ, tāpat kā šī oriģinālā detaļa. Tās lieliski sader ar oriģinālo luksoforu. Tātad šīs 3 vai pat 4 detaļas noteikti nāk no īstā Zibens Makvīna. Un tur bija ugunsgrēks, un tur bija sadursme vai trieciens. Tas ir dīvaini, ja materis, kuru mēs iepriekš atradām, nebija oriģinālais. Viņš nekustējās, viņš neatbildēja. Vai Zibens Makvīns bija oriģināls? Jo mēs atradām gandrīz trešdaļu no viņa, bet ne visu mašīnu. Varbūt tas Zibens Makvīns bija tāds pats viltojums kā materis, kuru mēs atradām iepriekš. Vai arī varbūt Zibens Makvīns bija dzīvs un oriģināls, jo mēs viņu vēl joprojām neesam atraduši. Varbūt mums jāturpina mūsu izpēte cauri šim mežam.
Ja vēlies to redzēt, ja vēlies vairāk video par Zibeni Makvīnu vai par citām manām piedzīvojumiem, droši abonē jau tagad. Un, protams, neaizmirst nospiest patīk šim video. Man ir sapnis sasniegt 5 miljonus abonentu, tāpēc lūdzu abonē jau tagad. Lūdzu! Mani sauc Slavs, paldies, ka skatījies! Es jums sagatavošu vēl vairāk šāda satura. Tiekamies drīz, draugi, bet tagad man jāsavāc visi šie priekšmeti. Man jāatrod Zibenis Makvīns. Labi, noskaidrosim to.